Labrīt, sestdienā. Esam gatavi atklāt šīs dienas sarunas un diskusijas skatuvē Uzzipsnī. Un šīs dienas sarunas atklāsim par ļoti nozīmīgu tēmu gan mums, gan visai mūsu sabiedrībai. Un tā diskusijas nosaukums būs mūsu ielas, mūsu bērni un kur sākas drošības sajūta. Un, jā, mūsu bērnu labbūtība un labsajūta ir valstiska prioritāte, tomēr vai tas atspoguļojas arī sabiedrības attieksmē un tajā, ko mēs redzam sev apkārt. Un tādēļ esmu šajā diskusijā aicinājis man pievienoties 3 ekspertus, ar kuriem tad es tūlīt arī iepazīstināšu. Kā pirmā būs Ilze Milēko, sociālo procesu pētniece no Latvijas Universitātes. Tad mums ir Māra Sleja, TV raidījumu un pasākumu vadītāja, sieva un arī 2 bērnu mamma. Un Andis Rinkevits, kurš mums pārstāv Latvijas valsts policiju un prevencijas vadības biroju šodien šeit. Bet pirms es dodu vārdu tālāk jums, es mazliet ieskicēšu par pētījumu, ko mēs aprīļa mēnesī veicām sadarbībā ar Norstat, kurā mēs tieši vēlējāmies noskaidrot, kā sabiedrība raugās uz bērnu drošību un vai cilvēki jūtās droši izlaist savus bērnus ārā spēlēties un kāda vispār ir attieksme par to, ka bērns atrodas viens pats publiskajā vietā. Un vērtējot savu rīcību, 51% no aptaujātiem Latvijas iedzīvotājiem saka, ka aktīvi rīkotos, redzot nepazīstamu mazu bērnu uz ielas, kas izskatās apmaldījies. 51% diezgan labs rezultāts liekas, bet tomēr nav tā, ka 100% cilvēku iet un uzreiz aktīvi reaģētu brīdī, kad liekas, ka bērns varētu būt apmaldījies. Un vienlaikus teju puse, 43% no aptaujātiem redzot mazu bērnu, šī gadījumā tas bija domāts 5 līdz 8 gadus vecs, kas bija norādīts arī aptaujā, nedaudz uztrauktos. Taču kopumā uzskatītu, ka tas ir normāli, ka bērns atrodas viens pats. Un biežāk tieši sievietes, kas aptaujā parādījās kā 78%, bērnam reāli pieietu klāt, noskaidrot situāciju, pajautātu, vai ir nepieciešama kāda palīdzība, un tad attiecīgi arī rīkotos. Un vīrieši mazliet mazāk, 61% aktīvi rīkotos un iet klāt pie bērna. Un tad šajā brīdī vērsīšos pie Ilzes ar pirmo jautājumu un palūkšu ieskicēt vispārējo situāciju. Un kā tev, Ilze, liekas, vai bērns mūsu sabiedrības acīs ir individuāla ģimenes atbildība, vai tā tomēr ir arī sabiedrības atbildība kopumā? Un vai mēs varam teikt, ka sabiedrībā neeksistē sveši bērni, ka tie ir visi mūsu kopējie, vai tomēr katram pašam ir jāatbild par savu bērnu savā ģimenē? Es gribētu teikt, ka tā situācija ir nedaudz mainījusies pēdējos gadus, un, diemžēl, tā mācība ir bijusi no ļoti bēdīgiem gadījumiem, no traģēdijām, kas Latvijā notikuši gan peldvietās, gan pazuduši bērni, gan apmaldījušies bērni. Bet es domāju, ka joprojām bērns tiek skatīts vairāk kā ģimenes atbildība, un daudzos gadījumos cilvēki tomēr varbūt padomā, ko tas bērns viens pats dara, bet ne visos gadījumos pieiet klāt un pajautā, vai tev viss ir kārtībā. Datos jūs redzējāt, ka tā lielākā daļa ir sievietes, un patiesībā vīrieši nemaz nevar tik viegli pieiet klāt svešam bērnam, jo tad bieži vien tieši svešie onkuļi ir tie, ar ko bērns biedē. Un ja viņš pieies un jautās, vai ar tev viss ir kārtībā, pastāv risks, ka tas bērns vēl vairāk nobīsies un domās, ka viņam kaut kas slikts var notikt. Tas ir tāds dzimtas aspekts, kas parādās, ka mēs skatāmies uz vīriešiem kā bīstamākiem, kā sievietēm, kaut gan tam nevajadzētu varbūt tā būt. Dažas lietas, kas liecina, varbūt, ka sabiedrība nav vēl tik ļoti draudzīga. Mēs daudzos gadījumos domājam par bērniem, kam vajadzīga palīdzība ir kā par maziem bērniem. Jūs jau iezīmējat 5 līdz 8 gadus. Bet netik droši ir pusauģiem, jo pusauģus mēs paši par sevi uzskatām kā bīstamākus. Un viņi bieži vien mēdz iekultīs ļoti nedraudzīgās un bīstamās situācijās. Un
pusauģu vecums īstenībā sevišķi puišiem ir tas vecums, kad arī diezgan bieži notiek negadījumi. Un mēs skatāmies uz bērniem, ko mēs tā kā gribam aizsargāt. Mēs bieži vien aizmirstam, ka arī pusauģi ir bērni. Un ka arī viņiem reizēm ir vajadzīga palīdzība. Bet kā tev pašai liekas, kas varbūt ir tie galvenie iemesli, kādēļ tieši šāds rezultāts, kādēļ varbūt nav 100% cilvēki, kas uzticās šai sabiedrībai, kas varētu būt tas skaidrojums? Sabiedrība jau nav vienāda, un cilvēki nav vienādi. Un es domāju, ka mēs kā pieaugušie zinām, ka ir cilvēki, kuri ir droši un atbalstoši, un ir cilvēki, kuri tādi nav. Un es domāju, ka tāda ir arī šī, tāpēc tā aptauja rāda to, ko viņi rāda. Bet pēc likuma vispār viens pats bērns nevar atrasties līdz 7 gadu vecumam. No 8 gadu vecuma jau tā kā drīkstētu, vismaz Latvijas likumdošana to ļauj. Bet jā, un es domāju, ka ļoti liela atšķirība ir Rīga un citas vietas, jo, piemēram, ja es dzīvoju pati tādā Pierīgas apdzīvotā vietā, kur īstenībā diezgan daudz mazi bērni pagalmos spēlējās vēl joprojām, tāpat kā mūsu bērnībā. Un Rīgā tas savukārt nebūtu iespējams. Līdz ar to atšķirās tie drošības riski bērniem lielās pilsētas un kaut kādi lauki vai mazās vietas, mazās kaut kādi apdzīvojumie rajoni. Tas arī, tur ir būtiskas atšķirības. Bet kā tev pašai liekas, tā ir tomēr, ja mēs atgriežamies pie tā jautājuma, kā atbildība tā ir, tad mēs varam teikt, ka tomēr tā ir katras ģimenes individuāla atbildība, vai tomēr tu redz arī kaut kādu kopēju sabiedrības atbildību šajā visā? Es to drošību drīzāk redzu kā tādu gliemežvāku vai kaut kādu trauku savirknējumu, kur ir šī ģimenes atbildība, tad ir kopienas atbildība, tad ir plašākas sabiedrības atbildība, un tad mēs to, tas bērns, viņam ir lielākas iespējas būt drošībā, ka mēs skatāmies uz to tādos dažādos līmeņos, jo būs lietas, par ko primāri būs atbildīgi vecāki, tas būs mājās mēs redzam, ka bieži vien tie drošības apstākļi nevienmēr sabiedrība varēs pasargāt, kas ir, tur karsti priekšmeti vai kafijas krūzes, un būs kaut kādas lietas, ko tikai sabiedrība varēs pasargāt, ka viņi redz, tomēr, ka tam bērnam uz ielas ir apdraudējums, arī ne 8-gadīgam, arī 10-gadīgam, 11-gadīgam mēs sargājam. Mēs pieejam un pajautājam. Vai viss ir kārtībā? Labi, paldies. Es pajautāšu arī mūsu pārējiem ekspertiem. Varbūt jūs vēlaties nokomentēt, kā jūs redzat, vai šie 51% ir labs cipars vai netik ļoti labs? Andi? Es laikam gribētu teikt par to drošību vispār atgriezties, ka Viņa patiesībā būtu jāstāsta divos aspektos. Drošība kā faktiski draudi no kāda, un tad tur ar pilnu atbildību es varu teikt, ka mums ir atsevišķi gadījumi, kad mazu bērnu kāda sveša persona apdraud. Ja mēs runājam par bērniem tajā vecuma grupā, par ko es runāju, patiesībā viņam lielākā bīstamākā vide ir mājas. Gan no noziedzīgo nodarījumu puses, kas būtu jau mūsu atbildība, kur pret bērnu mājas vidē, jo tā vide ir slēgta, mēs tur viņā netiekam iekšā, vai ja mēs tiekam tad ar vienu acu tā teikt, sprīdīti, un tad jau tā ir mūsu kompetence, vai mēs spējam tajā brīdī saskatīt, ka tur ir ārpus varbūt kaut kāda konflikta lielākas problēmas, kaut kāda seksuāla rakstura vardarbība. Bet līdz ar to, ja mēs runājam par to otru pusi, un tā laikam ir tā lieta, ko bieži vien mēs arī kā vecāki neaizdomājamies, ka es izlaižu to savu bērnu mājās pat ne ārpus teritorijas. Viņš pa man piemājas teritoriju skraida, un tur man ir dīķis. Un ja mēs skatāmies no drošības, nevis kā no tāda likuma pārkāpuma viedokļa, kur kāds cits viņu apdraud šo bērnu, bet kā viņš pats sev var kaitēt nelaimes gadījumu, tad patiesībā 90%, kas ar bērniem notiek, tie nelaimes gadījumi. Tad tā ir lēkāšana par batutiem, noslīgšana dīķos vai aizrīšanās piemājas dārzā ar ērkšķogām. Tās ir tādas lietas, kuras
kuras īstenībā notiekās un kas mūs satrauc vairāk par tiem iespējamiem. Mēs parasti panorāmās un visādās citādākos raidījumos skatāmies uz tiem smagajiem notikumiem. Viņu tiešām mazskaitlīgi. Lielākā daļa ir nelaimes gadījumi, ka patiesībā par ko mums būtu jādomā un jāstrādā. Un klausoties, ko jūs runājat, īstenībā par ko es aizdomājos, ir mums tā kā gribās vainot cilvēkus. Vai mēs zinām, ka mazs bērns viens uz ielas atrasties nevar. Un es esmu pats personīgi braucis garām bērniem, un tu saproti, ka un pateicoties tam, ka man ir meita, man ir kaut kāda vismaz tā attāla nojausma saprast, kas ir 5 un kas ir 8 gadīgs bērns. Nu, es tagad tā novienkāršošu. Bet es esmu absolūti pārliecināts, ka cilvēkam, kuram nav ģimenes lokā bērni vai kuram pašam nav bērni, viņš patiesībā to robežu šķirtni pat nevar pateikt. Tu redzi, viņš ļoti maziņš vai viņš ir ļoti liels, bet tev tā robežu šķirtne viņu tā kā noteikti ir ārkārtīgi grūti. Un tad tai drosmei iet klāt un jautāt, viņai īstenībā jābūt ļoti lielai. Un sevišķi jau pastāv tie sociālie aizspiedumi, ka katrs vīrietis ir varmāka. Nu, un tad mēs savukārt no savas puses, arī no dienas puses aicinām par šādiem gadījumiem ziņot. Un tad, ja tu esi gribējis palīdzēt bērnam, tad pie tevis vēl atbraucu es un prasu, ko tu no tā bērna gribēji, jo sievietes pagalmā bija satraukušās. Tas viss process, viņš ir tik laikam neviennozīmīgs, jo tev ir jābūt gatavam savā ziņā, vismaz tādā emocionālā līmenī, taisnoties par to, ka tu jau neko sliktu negribēji. Līdz ar to mēs nedrīkstētu laikam vainot cilvēkus, kuri nav gatavi iet klāt un prasīt vai bērnam nepieciešama palīdzība. Es aicinātu to darīt, bet es gribētu, lai mēs īstenībā arī apzināmies tos iemeslus, kāpēc cilvēki to nedara. Un tad nevienmēr tā ir tikai vienaldzība. Jā, paldies. Māra, kā tu? Kā 2 bērnu māte? Man ir komentārs tieši par tiem bērniem, kuri ir vieni, jo mums arī laukumiņā dzīvojoties ir tāda vesela branža klusajā centra rajonā, kuri var redzēt, es atpazīstu to savu branžu, kas es biju 90. gados Ķekavā augot, tie bērni, kuri pavada laiku ārā, jo viņi negrib iet uz mājām. Un to es ļoti labi redzu, ka īstenībā ir tie bērni, kuri drošībā ir tur ārā uz ielas, kur viņiem ir komūna, kur neviens viņus nesita un neizmanto un vispār. Par to es ļoti aizdomājos, jo to es esmu pamanījusi arī mūsu laukumiņu vidē. Tur ir tā branža, tur tie 7, 8 bērni, kas dzīvojas tusē, viņi iet pēc un es arī redzu viņu vecākus, viņi, daudz bērnu ģimene, masturīgi un vispārējais, kā tur tas viss tā kā uzaug. Bet es tajā mērā īstenībā domāju, es gandrīz vienmēr pieeju klāt, man bērni jau vienmēr groza acis, ar ko es atkal darīšu. Un par to izlaišanu pagalmā mums agrāk bija māja, kur bija iekšpagalms, un tiešām visi bērni arī tusēja, tā kā ar sētu aizžogots un bija baigi labi. Un tagad mēs dzīvojam plašākā vietā, un tur ir dzērāji un arī bezpajumtnieki diezgan daudz. Un ko es daru kā māma, lai mani bērni var tajā pagalmā iet un šūpoties, kas nav klusais centrs, drusku dziļāk. Es eju un katrs saka, sveicināti, vispār šeit alkoholu lietot nevar, un tādu jo, un tā kā es vienkārši vienmēr, ja viņi mani redz, viņi zina, viņiem drīz ir jāiet prom. Vai es, piemēram, metu miskastes prom ārā, lai viņi nemet. Tā kā mēģinu radīt vidi, kur viņi mēs jūs redzam, ja jūs šeit esat, uzvedaties kārtīgi, lai mani bērni arī var šeit nākt un dzīvoties. Ar to tur es redzu savu atbildību, ka es esmu daļa no komūnas, kuras informēju, vispār, ja jūs uzvedaties kārtīgi, bet gulēt, diemžēl, tā nevarēs. Arī policija mūsu rajonā diezgan bieži tur brauc pie viņiem tam līdzīgi. Tā kā tas ir tāds. Bet es zinu, ka šodien šī nav tēma, bet man ļoti svarīga tēma vienmēr ir bijusi par vietālruņiem un izsakošanu bērnu, kur man ir viedoklis, ja gribēsies pēc tam pastāstīšu. Un otra lieta, tas par vidi, internetu drošību un to vispārējo. Tā kā tas, ka jūs liekat savus bērnus, kur viņi atrodas, man vienkārši liekas, tā kā, ko jūs darat? Es ļoti ceru, ka neviens nezina, kurā skolā man bērni mācās. Un jūs nekad nevarēsiet zināt, kuri to grib izmantot. Tāpēc mans viedoklis šodien ir tieši par to, ka mēs kā helikoptering, parenting visu laiku skatāmies, kur viņi atrodas ar telefoniem. Bet manai meitai, pavisam īsi, manai meitai ir podziņa telefons, viņai ir 10 gadi, manam dēlam ir 8, viņiem nav telefons. Un kāpēc podziņa telefons? Man daudz draugi bija ļoti pārsteigti. Kāpēc mūsdienās podziņa telefons bez izsekošanas opcijas? Tāpēc, ka to arī es kaut kad klausījos ar vienu zinātnieku no Amerikas, kurš stāstīja, ka tad, kad bērns jaunietis 16 gados zina, ka viņu nepārtraukti izseko, ko viņš darīs? Viņš teiks, es braucu uz pidžama balī pie draudzenes, viņš atstāja telefonu pie draudzenes, brauc tusēties ar čaļiem, notiek riktīgi šaize, un viņi nevar palūgt palīdzību no tā pieaugušā, kas ir viņa drošā persona. Tāpēc labāk, ka man pasaka, tā kā māmo, es esmu pilnīgi čau, braucam pakaļ, un vēl. Es trenēju savus bērnus, lai viņi var uzņemties atbildību par savu dzīvi, kad viņi nonāk tajā situācijā. Tas ir par to, ka, vai tu pamanīji tos 2 kungus, kas tur kaut ko vārtrumē tikko tur dūra? Nē, tie bija narkomāni. Es reāli stāstu. Varbūt es viņus pārsensitivēju, bet ja es to jūtu, jo es zinu, ka mani kā bērnībā pasargāja mana intuīcija.
Es redzu, es tur neeju. Es eju pa otru pusi. Vienalga, vai tas ir, tā kā es tev esmu iztēlojusies vai nē. Bet tas varētu būt no pētījuma viedokļa, vai tas ir jau mana trauma kaut kādā, jau nākus no manas tā kā dzimtas, kur es tā kā esmu ļoti aware. Bet tas ir tas, ka ja es zinu, ka es sagatavoju bērnu, viņš spēs par sevi parūpēties, viņš arī būs drošībā. Protams, atskaitot negadījumus. Jā. Bet klausies, ja mēs paturpinam mazliet par šo, vai tu kā bērnu māte, palaižot bērnus vienus pašus kaut kur, vai tev ir tā pārliecība, ka ja viņiem kaut kas būs, tad sabiedrība viņiem palīdzēs? Nu, ka pienāks klāt, un ja viņiem tas telefons būs izlādējies, kad pienāks kāds klāt un pateiks, hei, rekus tev ir iedot piezvanīt. Vai tev liekas, ka viņus vienkārši pametīs un visi ies garā? Es mācu saviem bērniem būt tiem, kas pieies klāt un paprasīs palīdzību. Es negaidu no jums, ka jūs viņiem palīdzēsiet. Es zinu, ka es palīdzēšu. Tā kā proaktivitāte vairāk. Nu, es nezinu, prevencija. Man nav, varbūt tas nav pareizi, ko es daru. Ja, tas ir pareizi. Tāds divus īsus komentārus. Īstenībā tas, ko mēs redzam, cilvēki nav vienaldzīgi. Un ar katru gadu tas ziņošanas apjoms un arī uz dažādām bērnu līnijām saņemto ziņojumu skaits aizvien pieaug. Tā skaitā kā bažas par to, ka kaut kas varētu būt, kas nav faktiski, nevienmēr apstiprinās. Bet tas, ko mēs redzam, ka tā intensitāte vienmēr pieaug pēc kaut kādiem ļoti smagiem vai emocionāliem gadījumiem. Tad ir tāds bums kādus pāris mēnešus, kad tā informācija ienākās, un lielākā daļa viņa ir kā riska informācija uztverama, kas īstenībā pat ir labi, jo no turienes mēs atsījām arī to pārbaudāmo. Bet par to, ko Māra saka, īstenībā es tā klausoties aizdomājos, un īstenībā man liekas, tas ir pareizi. Ne tikai bērniem, bet arī pieaugušajiem, kādēļ bieži vien cilvēki kļūst par upuriem vai cietušajiem, tādēļ, ka viņi nespēja atbilstoši tai videi novērtēt riskus. Un man liekas, ka tam papildus tam, ko tu saki par tiem bērniem, būtu vienkārši jāsaka, ka, ja tu pieeji klāt šim te vīrietim un viņš tevi rupi atgrūž, tas nenozīmē, ka tev nav jāatklāt nākamajam. Es tev, lai viņš ir gatavs, kāda varētu būt arī tā reakcija, no tā nenobīstās, jo tad varbūt mēs tajā otrā grāvī neiebrauksim. Jo tā, ja mēs skatāmies uz drošību, tad viens ir tas faktiskais risks, ka kaut kas var notikt, bet otrs ir manas sajūta. Un tur katrs cilvēks no mums izejot pilsētā, mēs patiesībā no kaut kādiem rajoniem izvairamies, ja mums ir tāda sajūta, ka tur nav labi. Un tad mēs paskatāmies patiesībā vai ievācam to informāciju, kas tur notiekās, un saprotamies, ka tur jau nekas nenotiekās. Tā ir tāda sajūta, vai nu tā ir vēsturiska, vai nu tur nav lampa, vai nu tur kāds bezpajumtnieks guļ, ka tas ir ļoti tāds subjektīvs prizma, caur ko mēs skatāmies. Un tas, man liekas, tas būtu tas, ko mums nevajadzētu ne tikai bērniem, īstenībā arī sev tik dziļi ņemt, jo to faktiskā riska jau nav. Viņš ir tikai galvā, bet tas palīdz mums atkal nodalīt to, kā tu saki, awareness, to modrību uzturēt. Tā kā, man liekas, tas būtu tas, par ko mums ar tiem bērniem būtu jārunā. Ja iet klāt pie viena cilvēka un viņš noraida, tad nebaidīties iet pie nākamā. Un galvenais, varbūt īstenībā, es zinu, ka daudz kolēģi to stāsta un māca, ir tas teiciens nespried par vīru pēc cepures. Mums, protams, kaut kādu tādu sociālu filtru vajag, lai pateiktu, kurš tad ir drošs cilvēks. Un it sevišķi tam bērnam saprotamā valodā, ja viņš ir maziņš. Un tad, protams, vislabākais indikators ir kaut kāda forma, vai tas būtu kasieris, policists vai apsargs vienalga. Jo, ja mēs skatāmies no tāda nozieguma riska, tad lielākie bandīti vai lielākie noziedznieki nevienmēr izskatās pēc tādiem. Viņi nesā kaklasaitas un tauriņus. Un tā skaitā arī tie, kuriem ir kaut kāda cita veida interese par bērniem. Tā kā tas būtu tāds praktisks ieteikums, ko es drīzāk ieteiktu, jo tas var palīdzēt. Jā. Paldies. Varbūt vēl viena lieta. Mums bija dažus gadus atpakaļ tāds pētījums par nevardarbību, un mēs aptaujājām ļoti daudz, nevis aptaujājām, bet intervējām ļoti daudz cilvēkus dažādos Latvijas vietās. Un tur īstenībā parādījās, ka vecāki apzināti māca, kas ir drošība, kā rīkoties nedrošās situācijās. Un tur arī parādās dzimtes aspekti, jo interesanti, ka mātes apmāca tieši savus pusauģu meitas, kurās vietās ir jāsit, kā ir jāskrien. Respektīvi, ja tu nonāc situācijā, kur tev tiešām draud kaut kāda seksuāla veida vardarbība. Un kas ir interesanti, kad tu klausies šo stāstu un tu saproti, ka tas visdrīzāk ir tāda pamācība, ko viņi ir saņēmusi no savas vecmāmiņas, māte un varbūt vēl, un ka patiesībā ir kaut kādas drošības prakses, kas ir īstenībā absurdas, ka mums ir tradīcija, mutvārdu tradīcija, kā izvairīties no seksuālās vardarbības. Un, manuprāt, ir svarīgi, ka tomēr
tā vide ir tāda, kur vienalga, lai cik vecs būtu tas bērns, vai tas ir lielāks bērns vai mazāks bērns, ka tomēr mums nav jāapmāca savi bērni šādos jautājumos. Kas man vēl likās arī ļoti, atceroties visādus gadījumus arī par seksuālu izmantošanu, tieši visa veida, ka mēs tomēr arī reaģējam katras krīzes situācijās citādāk, un to gan es nezinu, kā saviem bērniem iemācīt, ja viņiem ir tas flight freeze, run, kas ir tas trešais, es nevaru aizmirst, bet jā, kad viņi sasalst, viņi nevar nepaprasīt palīdzību, neko izdarīt, un tajā ziņā, jo viens man bērns ir tāds, kas uzreiz sitīs klieks un viņu dzirdēs, un otrs ir tāds, kas sasalst. Un man nav ne jausmas. Es zinu, varbūt no kurienes tas nāk, no pieredzēm un tam līdzīgi, bet kā to izmainīt, lai ko es mācītu, lai kā kurš pieiet klāt, viņi sasalst un nevarēs pat neko pateikt. Es par to sasalšanu, viņu jūs mainīt ar vārdiem nevarat. Tas ir treniņa jautājums, tādēļ arī militārajā dienestā cilvēki trenējās, lai tajā brīdī, kad jums loģikas nav, jums strādā, nosauksim to par muguras smadzenēm. Tā kā tas nebūs semināra jautājums. Bet par to drošību īstenībā tas, ko es gribēju pateikt, mums ārkārtīgi īstenībā atšķirās izpratni par drošību vai par tiem riskiem, par kādām vidēm mums jāstāsta, un tiem arī pieskāries. Ja man būtu jāpasaka kaut vai 2 top vietas, es par bērnu laukumu nerunātu kā par vidi, kur kāds pedofils bērnam uzgulina. Es runātu drīzāk par vidi, kur viņš var nokrist no tā laukuma, no tām šūpolēm izkrist, bet patiesībā tas, kas ir pats svarīgākais, man liekas, ir vietālrunis, jau par ko tu arī runāji. Vislielākie draudi šobrīd ir tajā ekrānā, jo mums nevienam nav jausmas, kas sēž tā ekrāna otrā pusē. Un tur jau patiesībā viens ir seksuāla rakstura vardarbība, dažādu veidu pornogrāfisku materiālu izplatīšana, tā skaitā bērnu pornogrāfijas. Un kolēģi no Droša interneta centra ir patiesībā labu rīku izstrādājuši un arī aptauju veikuši un īstenībā nonākuši pie ārkārtīgi šokējošajiem rezultātiem, ka nepateikšu tagad precīzi to procentu, bet cik bērni vienmēr sarakstās ar dažādiem svešiniekiem, un varbūt es esmu tāds ierobežotāks un man vajag klātieni iepazīties, bet jaunāki cilvēki, acīm redzot, izdara daudz vieglāk un brīvāk un ļoti brīvi komunicē. Un tajā pētījumā bija, ka liela daļa šo te bērni saņēmuši aicinājumu atsūtīt savu bildi, un vairāk kā puse arī bija nosūtījuši, un tad runa par kailfoto. Tā kā tas būtu tas, par ko īstenībā es aizdomātos. Un ja man tagad jāskatās, kā es varu savu meitu šajā virzienā audzināt, nav viegli. Es teikšu godīgi, man nav tādas vienas ABC formulas, kā to izdarīt. Tas tāds nemitīgs darbs, tāda modrība ikdienā uzturēt un patiesībā un tad cerēt, ka tu nepalaidīsi kaut ko garām. Jā, paldies. Es atgādināšu viena ļoti būtiska lieta. Mēs aicinām iesaistīties diskusijā arī visus klātesošos un tos, kas sēž varbūt pie dažādiem ekrāniem, kā jau mēs runājām, tad uzdot jautājumus slaido vietnē, kurus mēs pēc tam arī tad izdiskutēsim. Tā kā droši uzdodiet jautājumus un eksperti varēs tad arī atbildēt. Bet īstenībā mēs jau sākām mazliet varbūt tai labākajai pusē mazliet pieskārties un tad nākamais jautājums īstenībā būs arī Andim, tieši tev. Tad mūsu aptaujā respondenti, redzot mazu bērnu uz ielas vienu, vērstos arī pie policijas. Un tie ir 17% vīriešu un 8% sieviešu vērstos pie pašvaldības vai valsts policijas pēc palīdzības. Un tikai 4% aptaujā to norāda, ka pamanot mazu bērnu vienu, nedarītu neko un neiesaistītos. Un vienlaikus pēc centrālās statistikas pārvaldes datiem 23. gadā ir palielinājies to bērnu skaits, kas klaiņo, ubago un veic citas darbības. 23. gadā tie bija 103 bērni, 22. gadā tikai 53. Un tā kā principā gandrīzēji dubultojies. Un jā, Andi, kā tu varbūt vari nokomentēt šos ciparus un kopā, kā tev liekas, kas ir varbūt tās bērnu sasāpējušākās problēmas, kādēļ viņi klaiņo un veic visas šīs darbības? Es viņu laikam šo jautājumu sadalīju divās daļās, jo dzirdot ciparu 100, es esmu mazliet šokā, jo mēs aptuveni gadā izsludinām meklēšanā tās meklēšanas lietas, bērns, kurus nevar atrast, aptuveni 500. Un tas ir minimālais cipars, jo faktiski kā prombūtne esoši tiek pieteikti nemaldos 4000.
Līdz ar to 100 pret 4000 ir tomēr maza atšķirība, bet kas veido to lielo ciparu, tie ir faktiski, es no galvas nepateikšu, bet tie 95% ir dažādi aprūpes iestāžu bērni, kuri ir nemitīgie klaiņotāji. Un tad, tie iemesli, es domāju, visiem saprotam, kāpēc viņi neuzturās tajās vidēs, kurās viņi uzturās, vai kuriem viņiem vajadzētu uzturēties. Līdz ar to ļoti reti ir gadījumi, tāpēc es gribētu viņu nodalīt divos aspektos šo jautājumu, jo tas ir tas, īstenībā, ko mēs uzreiz pirmais, ko mēs skatāmies, vai tam bērnam ir noslēdz uz klaiņošanu, jo lielākā daļa tiešām viņi ir izgājuši, vai drīzāk tā viņi nav laicīgi atgriezušies, un attiecīgās aprūpes iestādes vadītājs, lai noņemtu daļai arī atbildību no sevis pēc stundas, kā bērns nav atgriezies iestādē, ziņo policijai. Un tie bērni pēc stundas paši arī atnāk atpakaļ lielākoties vai nākamajā rītā. Tā kā tie gadījumi, kad ir tiešām tāda meklēšana vajadzīga, viņi ir aptuveni 500, tie nav 100, viņi ir aptuveni 500, un katru gadu mazliet mainās. Un tad ir pamats izdarīt dažādas, protams, minējumus, kas ar tiem bērniem ir noticies. Lielākā daļa īstenībā atrodas, bet arī šiem te 500 patiesībā jāliek klāt ir tie gadījumi, līdz kuriem tāda meklēšanas lieta patiesībā nenonāk. Un es domāju, jūs visi arī sociālos tīklos esat dzirdējuši, ka bērns var nakts laikā dažādi viens sev izdomāt iemeslu pēc attaisīt durvis un iziet ārā. Un patiesībā paldies tiem cilvēkiem, kuri norēģē un iesaista dienestu un mājasnieku bērniem tiek samērā ātri atrast. Skaidrs, ka tas ir liels izaicinājums, jo tas mazs bērns, viņš arī esošā savā rajonā, viņam ir ļoti grūti izstāstīt, kur viņš īsti dzīvo, sevišķi nakts laikā, jo viņš parasti steigā tomēr pa to rajonu pa dienu, un katrs grafitī, ko viņš atpazīst, viņš tomēr dienas laikā ir redzējis, nevis naktī. Tā kā tie cipari, ja jautājums ir par cipariem un par to apjomu un to vērtējumu, tad šo te bērnu skaits, kuri tiek pieteikti kā pazuduši, viņš īstenībā nekur gadu laikā nav samazinājies. Viņš aizvien ir gana liels, un cilvēku aktivitāte un iesaiste, ja mēs runājam par tiem bērniem, kuri tiešām ir pazuduši, nevis ir klasiskie klaiņotāji, viņa ir gana liela, jo tie vienmēr ir tie meklēšanas pasākumi vai tie notikumi, viņi ir gan emocionāli. Pirmkārt, vecāki paši bieži vien gan sociālos tīklos ieliek informāciju iekšā, apzvana draugus, klases biedrus un gan ātri arī to savu atvasu atrun. Tā kā, jā. Bet kā ir, teiksim, vai tu vari nokomentēt, varbūt tev ir kāda, nezinu, varbūt negluži personīga pieredze, bet varbūt ir no kolēģiem, kā jau es minēju, tas cipars, kur tiešām vēršās pie policijas, nav ļoti liels. Kā tad vajadzētu cilvēkiem rīkoties, vai redzot varbūt šo te klaiņojošo, ir jāzvan pašvaldības vai valsts policijai, vai kā ir, ko darīt, ja mēs redzam? Tas cipars, mums nav objektīvi atskaites punkti īstenībā. Tas no tā ienākoša informācijas apjoma, tas cipars īstenībā ir liels, bet es nerunāšu par tiem 4000 regulāro klaiņotāju. Tas, laikam, būs cits stāsts. Bet tie, kur vecāki zvana vai līdzcilvēki zvana, ka viņi ir konstatējuši šos te bērnus, tie ir vairāki simti gadījumi gadā, kas nav par meklēšanas lietām, kas ir vienkārši saņemts ziņa, ka bērnam bija jābūt no skolas mājās, viņa nav. Pat tās, kur gadījums bija, kur puisīts ar kājām, ja nemaldos, puisīts bija gājis pie tēta ja nemaldos uz ogri vai līdz ar to. Tie ir tādi gadījumi, kuri gan iesaistot dienestus, gan arī pašiem vecākiem aktīvi iesaistoties, viņi tiek gan operatīvi atrisināti. Un, protams, pastāv arī nelaimes gadījumi, kas tajā starpā notiekās, jo lielākoties tie ir mazi bērni, kuri paši nevar objektīvi izvērtēt riskus. Tā kā jānovērtē tā situācija kopumā, tad es teiktu, ka cilvēki zvana, un mēs arī aicinām zvanīt, jo problēma jau īstenībā vairāk par to, ka mēs vienmēr aicinām arī vecākus, arī tad, kad viņi vēršās pie mums, ka bērns nav atgriezies, apzvanīt vai sazināties ar tiem saviem draugiem, bērnu klases biedriem vai kurš šajā vidē bērns var uzturēties, jo patiesībā tas būs vienkārši ātrāk. Un policija jau var savukārt aizbraukt, pārbaudīt vienkārši vienā laikā vairākas adreses, lai laiku taupītu. Un tas, ko mēs aicinām, ja mēs runājam par sabiedrības iesaisti, kas man liekas ir svarīgi, tad katru otro gadu šis jautājums parādās kā aktuāls, jo vienmēr bijuši kāds starpgadījumi ir sabiedriskā transporta līdzekļu vadītāji, kuri
dažādu iemeslu pēc šos te bērnus izsēdina ārā, neaizdomājoties par tiem riskiem, kas ir. Tie varbūt nav daudzskaitlīgi gadījumi, bet tie ir gadījumi. Un tad, protams, viens tāds gadījums notiekās, tad ir medijos ir liela rezonanse, tad arī policija iesaistās, un tad nākamie gadījumi vairs neatkārtojās kādu laiku. Bet tas būtu tas, kas īstenībā jāņem vērā. Un es zinu, ka mēs tādu riska informāciju saņemam, bet nekās tad vērsīšu uzmanību uz to, ka aizvien vēl pastāv prakse, ka bērnu vai nu vecmāmiņa vai tētis vai mamma, patiesībā laikam nav jau tik svarīgi, iesēdina pilsētas vai starppilsētas autobusā, sakot, ka tevi tajā otrajā galā sagaidīs. Un tad ir patiesībā laikam, un bērnus, kas nevarētu vien atrasties, tātad bērni, kas ir jaunāki par 7 gadiem, un tad būtu ļoti laikam prātīgi šos te riskus ar bērnu izrunāt, ko tad darīt. Tas ir viena medaļas puse, un otra medaļas puse ir transporta līdzekļu vadītājs, kurš patiesībā uzņemās atbildību par to bērnu, kurš tur tiek iesēdināts iekšā, jo ar viņu vienmēr tiek saskaņots. Tā arī tāda otra medaļas puse, un reiz jūs esat to bērnu paņēmuši, uzņēmušies, jums ir patiesībā jāpārliecinās, vai viņš izkāpj ārā tajā pieturā, kur viņam vajag izkāpt, un vai viņi tur kāds pieaugušais sagaida. Tā kā ir ļoti plaši īstenībā uz šīm lietām jāskatās. Es nezinu, Ilzi, varbūt tās tu vari nokomentēt, kā tev liekas 17% vīriešu, 8% sieviešu vēršanās pie pašvaldības vai valsts policijas. Tas ir liels skaitlis no tāda sociālā viedokļa. Tev liekas, ka vajadzētu vērsties vairāk vai Nē, protams, ka vajadzētu visiem vērsties. Bet tā īsti nenotiek, jo tie arī ir pētījumi dati. Policijas īstenībā tēls lēnām uzlabojās, jo sākotnēji, būsim godīgi, mēs esam paudze, ko biedēja ar policiju. Ja tu neuzvedīsies labi vai nedarīs kaut ko, tad zvanīsim policijai. Patiesībā paši pieaugušie bieži vien sabojā šo iespēju, ka policists ir tas drošais cilvēks, pie kā var vērsties. Bet vēl ir viena praksa, kas man liekas ir labā praksa. Es gribētu izstāstīt par vienu olainas arhitektūru. Viņiem ir tāda ārā estrāde, un pie ārā estrādes ir pieejams internets un telefonu lādētāji. Un ja agrāk jaunieši bija to olaini jādzenā, tad tagad visiem ir skaidrs, ka viņi būs tur, kur ir bezmaksas Wi-Fi un telefonu lādētāji. Un es domāju, ka ne tikai tādas lietas, bet mums ir dažādi tādi drošās arhitektūras iespējas, drošās, kā mēs telpu organizējam, kā mēs telpu veidojam, kā mēs viņu varam padarīt drošāku bērniem. Ne tikai no tādiem mehāniskiem sasitumiem, nokritumiem un tādām lietām, bet arī, šajā mazajā vietā, Rīgā es pieļauju, ka tas nebūtu tik viegli iespējams, bet ka ir šīs vietas, kur tie jaunieši koncentrējās un ka mēs zinām, ka viņi visdrīzāk tur būs. Un svarīgi ir, lai būtu kaut kādas lietas pilsētā, ko var darīt šie mazie bērni, tā kā Māras bērni, bet arī, lai ir vietas, ko var apmeklēt šie pusauģi un arī, kur viņiem ir droši. Un tur arī ir riski, jo arī pusaudzim var būt risks, un tur ir visi šie atkarību jautājumi. Bet, jebkurā gadījumā, mēs varam mēģināt padarīt pilsētu un vidi drošāku bērniem, visu vecumu bērniem. Māra, ko tu vari pateikt par policijas iesaisti? Man ļoti patīk tie policisti, kas nobrauc garām un risina mūsu visādas miskašas jautājumus. Viskaut ko tā kā man, es bērniem arī mācu. Varbūt tas nav pareizi, tu man saki, tas nav pareizi. Es reāli mācu uzticēties savam ķermenim un es saku, ja tev ir sliktie tā kā ir taureņi, viņi ļoti labi sajūt to taureņu sajūtu, kas ir patīkami, aizraujoši, un tas viņiem stāst. Un līdzīga sajūta ir arī ar tarakāniem. Līdzīga sajūta ir tā, ka tu nejūties droši, šitas nav labi, man tas nepatīk un tā. Un tad ar tā es viņiem ļauju saprast, vai šis tavuprāt ir drošs cilvēks, vai šis nav. Ja nav, nē, ej prom un stāsti kādam pieaugušajam. Tas ar viņiem arī skolā ļoti labi šo strādā, tiešām ļoti, un ir arī visādi apmācības visādos valsts, nevalstiskajās iestādēs un visu pārējos. Tas man šķiet, skola izdara lielu darbu. Bet man laikam visu šo klausoties vienmēr ir paticis vārds atbildība. Un man šķiet, ka tā sakne tajā, kad ir tie arī negadījumi, arī laukumiņos un visu kaut kur, tas ir par to, vai mēs kā vecāks uzņemamies atbildību par sevi,
vai mēs mācām mūsu bērnam uzņemties atbildību sev. Jo ar bērnu man, protams, ir atbildība par viņu. Līdz 18 gadiem es viņu uzņemos. Bet, ja runā arī par laukumiņa drošību un tam līdzīgi, es nekad, un es varbūt tas dīvaini, es nebiju tā mamma, kas stāvēja blakus tam bērnam un palīdzēja viņam uzkāpt vietā, kur viņš nevar uzkāpt, kurš nav viņam paredzēts uzkāpt. Viņš ir par mazu, lai kāptu uz tā lielā slikalniņa. Es sēžu maliņā. Viņš nevar uzkāpt. Tas nav viņam. Viņš iet uz citurienu, kur viņš arī uzkāp. Un kāds cits viņam vienmēr palīdz, un tad viņš arī noveļās no turienes, jo kāds cits ir palīdzējis uzkāpt vietā, kur viņš nevar uzkāpt. Ja viņš man nāk un prasa palīdzi, es viņam palīdzu tik, liec šita kāju, tev vēl vajag palīdzību. Ka es viņam mācu to, ka, ja tu tur vari uzkāpt, tas tev ir droši. Un vēl, vai tad nav tā, ka vislielākie negadījumi, piemēram, tie laukumiņš atkal, ne? Ir tad, kad vecāks ir un skatās, ka bērns tā kā skatās, tu redzi. Un tāpēc, ka viņam ir tā piesaiste ar to vecāku, viņam kaut kas notiek. Nevis, ka viņš tā, es nevaru lēkāt, tūlīt kaut kas tā kā salūzīs. Tā kā es saku, es vienmēr skatos tiem vecākiem, kas liek tos mazos bērnus uz tiem augstajiem. Tā kā, tas nav viņam. Tas ir 5, 6, 7, nevis 2, 3 gadīgam. Zini kā, es tā ātri atbildot. Man liekas, tas, kas mums visiem jāsaprot, nav iespējams izslēgt nelaimes gadījumus. Un tu nevari izaugt... Es nedrīkst teikt vārdu normāls, bet tu neizaugs nekad normāls, ja tu neeksperimentēsi. Sevišķi tas ir bērns. Es mazliet par to risku vērtēšanu tomēr citā aspektā, ka mums kā pieaugušiem ir jāspēj saprast, vai drīzāk tā maksimāli noprognozēt, kāda situācija ar lielāku iespējamību var beigties letāli vai ar smagām sekām. Un man nāk prātā viens gadījums, kur brālītis ar zāles pļāvēju nobrauc māsiņu. Kāpēc viņš tur tika? Un vai to varētu noprognozēt? Jā, to var. Kāpēc tev ir jābūt tādam traktoram, pieejamam bērnam? Un tas vairs nav par nelaimes gadījumu. Viņi var kāpt kokā, nokrist, bet nevis tikt pie transporta līdzekļa, kuram apakšā ir 2 lieli asināži. Tādēļ, man liekas, šādā kontekstā, ja mēs skatāmies uz risku vērtēšanu, to tomēr tā būtu vecāka atbildība līdz tādu nepieļauts. Un skaidrs, ka bērni vienmēr kritīs lēkās un darīs tas, kas bērnam jādara. Un tā rezultātā vienkārši arī gūst traumas. Bet ja bērns var paņemt tēta mašīnu un aizbraukt līdz ciema veikalam nopirkt limonādi, man liekas, tas vairs nav ok. Īstenībā, jā, izskanēja ļoti labi vārdi jau policijā. Starp citus var arī padalīties ar vienu, paldies Dievam, ne personīgi pieredzi. Pavisam nesen bija arī kolēģei atgadījums, kur pazudā arī aptuveni 5 līdz 8 gadu vecs bērns. Vecāķos vienkārši ieskrēja mežā, izdarīt to, ko viņš tur gribēja. Un vienkārši viņam nebija līdzi telefons, un viņš kaut kā vienkārši skraidīja un aizklāņojās. Un arī tad uzreiz momentāli piezvanīja policijai. Un tos komentārus, ko es dzirdēju, ka tā policijas rīcība bija vienkārši ļoti zibenīga, ļoti daudz cilvēku atbrauca, un tā iesaiste un tā atbildība no policijas puses bija ļoti augstā līmenī. Un es nezinu, varbūt Anna var nokomentēt, kā ir, teiksim, šis policijā, ja pienāk izsaukums, viņš ir par maza bērnu pazušanu, viņš ir kaut kādā veidā prioritatīvs vai virs citiem. Grūti pateikt, policijā, protams, visi zvani ir svarīgi, bet vai šim kaut kādā veidā tiek piešķirta kaut kāda lielāka prioritāte attiecībā pret kaut kādiem citiem zvaniem? Tā prioritāte tiek piešķirta atkarībā no iespējamā notikuma bīstamības. Un to bīstamību veido ārkārtīgi daudz faktoru. Ja tas ir viena lieta, ja jums mežā pazūd 15-gadīgs puika un ja jums pazūd 6-gadīgs puisīts, vai ne? Tie riska faktori uzreiz mainās. Tas nozīmē, ka abi divi viņi nav prioritātes. Vienkārši mainās tā iespējamība, kad tas jādara tūlīt un tagad, un nav jāpagaida stunda, kamēr viņš varbūt pats iznāks ārā vai jāmēģina sazvanīt. Tā kā tie apstākļi, un tāpat vai tā ir vasara vai ziema, arī absolūti maina uzreiz prioritāti. Tādēļ tādas vienas pareizās formulas nav, un parasti cilvēki mēģina mums izpēst, kas tad ir. Bet viņi īstenībā ir tie apstākļi situatīvi. Un tur parādās gan ne tā vienaldzība, ieinteresētība, gan arī tā kompetence un profesionalitāte spēt tos riska faktorus saprast tajā situācijā, kura tev ir dota, un tad pieņemt lēmumu, ko pareizāk darīt. Tā kā bērni, es teikšu, mums ir prioritāri, jo viņi arī īstenībā ir tādi, tie notikumi ir tādi, kur ir vismaz, kur mūs parasti iesaista, viņi ar ļoti, ne tikai tādu no drošības viedokļa bīstamību, bet viņi bieži vien ir ar tādu ļoti lielu emocionalitāti. Līdz ar to arī tas policists, lai kāds viņš būtu, viņš nav spējīgs tomēr stāvēt malā vienaldzīgs. Mēs katrs esam arī cilvēki. It sevišķi, un tā skaitā īstenībā mēs paši ar iekšienē redzam, ka tā attieksme, viņa tiešām gadu laikā ir mainījusies.
Gan jau, ka vēl var atrast arī pa kādam dīvainam kolēģiem, bet lielākoties visi ir apzinās gan tos riskus, gan arī tā attieksme īstenībā ir tomēr pareiza. Un it sevišķi arī iesaistoties un esot klāt tajos gadījumos, kuri beidzās traģiski. Mums katru gadu ir pāris gadījumi, kur tu nesaproti, kā viens no vecākiem varēja aizmigt lietojot alkoholu, atstāt durvis vaļā, lai viņa mazais bērns iziet ārā un sniegā nosalst. Tie gadījumi ir īstenībā tādi daudz, un viņi patiesībā viņi emocionāli tikai Facebookā, jo jūs Facebookā to gadījumu izlasat, un nākamajā dienā ir jaunas ziņas, jūs esat aizmirsuši, bet viņi dienestā iekšienē dzīvo ļoti ilgi, ceļš tie cilvēki, kur ir to ķermenīti nesuši. Tā kā iespējams, ka tādēļ, iespējams, ka arī citu apstākļu vai faktoru pēc, es godīgi varu teikt, ka man tiešām ir absolūtākā pārliecība, ka dienesta attieksme pret šiem gadījumiem tiešām mainās. Un mēs viņus ne tikai tāpēc, ka priekšnieks saka, bet arī paši iekšēji ķeram kā tādus augstākās prioritātes gadījumus. Šis gadījums beidzās labi, tur visi ļoti ātri noreaģēja, un tas bija vecāķos. Es pieļauju, ka tā pilsētas tuvums vēl papildus nospēlē, ka tur var vēl visādi riski ieslēgties, līdz ar to tā reakcija bija ļoti laba. Tur tas viss beidzās ar to, ka viņš piegāja klāt svešiem cilvēkiem, paprasīja telefonu un piezvanīja mammai, bet tas viss vienkārši, tos komentārus, ko es dzirdēju par policijas pozitīvo reakciju, par to, cik cilvēki bija atsaucīgi, cik ātri atbrauca policija, cik visi operatīvi sadalījās, tur izstrādāja rīcības plānu, tas viss man likās ļoti tā, Es īstenībā tādu vienu ātru komentāru. Parasti mēs mācām cilvēkus, tad, kad viņi dodās uz lieliem publiskiem pasākumiem, kādu drošības instrukciju veikt ar bērnu. Bet īstenībā došanās uz pludmali, kas nav liels publisks pasākums, kas ir jūsu atpūta, īstenībā ietver to pašu, kad vismaz es personīgi to daru. Es nezinu, cik tas ir efektīvi, jo man nav bijusi personīga pieredze ar meitu, kad viņa man pazustu, nav kur piesist pie koka. Bet tas ir kartons. Bet es katru reizi šādās vietās pasaku, ja kas, mēs tiekamies pie šitā staba, jo tas ir tad, kad būs stress, viņi atcerēsies tikai to stabu. Un tad, kad mēs viens otram no acīm pazudīsim, tad es arī zināšu, ka man jāiet pie tā staba. Tā kā nav bijusi vajadzība vēl izmantot, bet to es kā tādu zelta likumu vienmēr atgādinu, ne tikai publiskos pasākumos, bet vietās vienkārši, kur ir daudz cilvēku, jo var gadīties visādi. Drīkst es vienu lietu. Man liekas, ka dažas lietas ir ļoti foršas Latvijā. Piemēram, ir tā džumbas drošības skoliņa. Ir dažādi veidi instruktāžas bērniem gan bērnu dārzā, gan skolā pirms brīvlaika, kad notiek vislielākās visa veida kataklizmas. Un man tā liekas, ka ir svarīgi novērtēt arī to, ko mēs darām, ka mēs nevis varbūt pāraudzinām sabiedrību, jo, lai mainītu sabiedrību, vajag 7 gadus, jo vērtības mainās, piemēram, braukšana dzērumā, tas ir 7 gadu darbs, kad mēs redzam, ka cilvēki to mūsdienās vairs nedara vismaz tik daudz vai normāli cilvēki. Bet mēs mācām bērniem, kā viņiem, tas, ko Māra teica, mēs mācām bērniem, kā rīkoties nedrošajās situācijās. Mēs mācām viņiem pašiem novērtēt riskus, vai mēs mācām atpazīt, ka šī ir elektrības kaste un ka viņai nevajag varbūt daudzas lietas labas notiek. Un, manuprāt, tas arī ir jānovērtē, ka sabiedrība māca bērniem pašiem, kā būt drošākā situācijā. Un tas ir daudz īstenībā. Es tādu vienu komentāru īstenībā, es esmu pats daudz gājis cauri tam un pie tādu secinājumu nonācis. Nezinu, varbūt kādā grāmatā to arī var izlasīt. Ja nē, tas būs ļoti subjektīvi un varbūt varat ignorēt. Bet tas, ko es esmu sapratis, ka viena lieta ir mācīšana, tātad informācijas nodošana cerībā, ka es izpratīšu, un otra lieta ir treniņš. Un man aizvien vairāk sāk šķiet, ka, ja mēs runājam par drošību, tad mums ir vajadzīgs treniņš. Treniņš nozīmē, ka es kaut kādu 1, 2, maksimāli 3 aspektus regulāri dresēju. Jo tad, kad man būs drošības krīze, man loģikas nebūs, man būs nenormāls stress. Un tad, kad man ir stress, man visas akadēmiskās zināšanas paliek kaut kur tālu projām. Un ja mums ir iespēja jebkuru gatavot drošības kaut kādiem izaicinājumiem, tad patiesībā tas būtu tas, ko es aicinātu, izdomājot un iemāciet bērnam 3 lietas, kuras viņam jāatcerās. Visu pārējo mēs varam ikdienas režīmā runāt, veidot izpratni, tā teikt, modrību veicināt, darīt visu, bet atceramies, ka no tā viņš atcerēsies tikai 1 vai 2 lietas, tad, kad būs tiešām patiesa stresa situācija. Tā kā
To gan būtu vērts ņemt vērā. Bet par treniņu man likās tik forši. Es atceros pilnīgi to sajūtu, kas man bija pirmo reizi. Manai meitai ir podziņa telefons, es atgādināšu, bez izsakošanas opcijas. Pirmā reize, kad mēs trenējāmies, ka viņa pati ies no skolas uz pulciņu. Oh my God, tā bija tā, sākumā bija tā, ka viņa iet puskvartālu pa priekšu, es viņu neredzu. Tad es pagriežos, tad es, tā kā pirmās reizes bija tādas. Bet pēc tam tā pirmā, viņa paliek, un pirmā reize, kad viņa nāca pati man pretī, jau jau viss bija sagatavot. Man bija tāds, ka Dievs, kā es ar viņu lepojos, ka viņa ir patstāvīgs cilvēks, kas pieņēmis lēmumu, pārgājis pāri krustojumiem, gan regulētiem, gan neregulētiem. Un es redzu, viņa man snaida un nāk pretī, un mums abām bija tās saviļņojums par to, ka ja mēs iedodam bērniem to atbildību un mācam, protams, trenējam tam iedzīgi, un viņiem ir tāda pārliecība iekšā, un ka viņi zina, kurām ir, lai viņi pateiks nē, pateiks stop, bet arī bērni ir atšķirīgi. Mans dēls, es nezinu, vai viņš 3. klasē ies uz skolu pats, viņš ir citādāks. Viņam vajag to drošību vairāk, un viņš man ir pazudis pozitīvu savus 15 sekundēm. Tas bija vājprāts viņam. Viņam tas bija vājprāts, bet tas notika. Līdz ar to arī nevajag aizmirst to, ka vienam mēs mācīsim, viņš sapratīs, otram paies daudz ilgāks laiks, un arī tā piesaista, atdalīšanās, un vēl rūpējamies par sevi kā pieaugušie. Jo tad, kad mēs esam pieaugušie, mēs varam pamanīt tās mazās lietas, ko teici, nepalaist garām, ka kaut kas ir noticis. Jo, rūpējoties par sevi, tikai tā mēs varēsim parūpēties par sevi un izaudzināt cilvēkus, kas spēj parūpēties un arī paprasīt to palīdzību. Tad, kad viņiem ir tas freeze, no kā es baidos. Jā. Paldies par šo, un es jau, Māra, pie tevis atkal vēršos jau ar nākamo jautājumu. Bet pirms tam mazliet pakomentēšu aptaujas datus, tad 62% aptaujāto satrauc potenciālai satiksmes negadījumi, tieši tu jau runāji, kuros bērns var iekļūt, un īstenībā mēs jau diezgan daudz runājām arī par tādām drošības lietām, kas saistīta ar satiksmi vai bērnu laukumiņiem un tādām lietām. 72% norāda, ka viņus uztrauc tieši svešie pieaugušie ar ļauniem nodomiem. Un vēl viena interesanta lieta, ka te puse respondentu norāda, ka citu bērnu bullyings viņus uztrauc. Vai tu vari kaut kādā veidā pakomentēt, cik liels drauds tev liekas tieši citu bērnu bullyings un to, ka viņi varētu kaut kādā mana pirmā izvēle, neteikšu, kas tā pa skolu, bet arī tā skola piedalīsies kādā diskusijā pavisam drīz citā teltī. Es esmu izvēlējusies apzināt arī skolu, kurā es jūtos droši kā vecāks, jo zinu, ka viņi par šo strādā un viņi par šo runā. Jo privāta skola, parasta skola visur var būt tā, ka visur ir bulings, vienalga, kur tu liec savu bērnu. Bet pirmkārt, mūsu skolā preventīvi ir arī Kivā, viņi ir Kivā, moc, arī mūsu skolā nav moc, bet moc kaut kādā ziņā arī to strādā, bet Kiva, man liekas, ir brīnišķīga programma tam, jo pirmkārt, mani bērni ir iemācīti atpazīt mobbingu, otrkārt, viņi ir iemācīti iesaistīties, ja ir tās situācijas, treškārt, viņi iemācīti paziņot pieaugušajiem, ja tā situācija ir bijusi nopietna, viņi nav tikuši ar viņu galā. Un tas man šķiet ir ļoti forši tādas lietas, un mobbings, es pati esmu bijusi tā, kas pušo, es esmu darīju man liekas, ka dzīvnieki, pusauģi ir tādi kā dzīvnieki, viņiem kaut kādā ziņā, viņi iet tiem procesiem cauri, bet tas mobbings ir, jā. Man vienīgais, ko es varu mācīt savam bērnam, es nevaru iet ar tiem vecākiem kauties, kas ir piekāvuši, kur bērni sakāvušies savā starpā. Tas ir vienkārši vājprāts. Tas ir vienkārši vājprāts, tieši tā, to nevajag darīt. Bet es mācu savam bērnam arī redzēt, kāpēc viņš tā rīkojās. Un es esmu tāda uz traumām vērsta, kā domā, vai viņš jūtas labi mājās, vai viņš tā kā jūtas droši mājās, kāpēc viņš uz tevi šito grūž. Man patīk tā velpa, tev ir jau komentārs galvā. Es mēģinu strādāt ar viņu, nevis tā kā empatizēt varmāku, bet tā kā redzēt, kad tu esi laimīgs, tu nedari pāri citiem. Un tāpēc, kur viņš tur nonāk. Un bieži vien es arī saku tam bērnam, aiziet pie terapeita, risini savas problēmas, kur tev vecāki tev nepievērš uzmanību, te ir risini tās problēmas. Es varbūt kaut kādā tādā ļauj viņiem apzināties, ja kaut kas notiek, bet es ļoti reti ir stāsts par tevi, tas ir vairāk stāsts par viņiem, un tāpēc tā vecāku loma ir tik svarīga. Ko mēs darām? Vai mēs esam alkoholiķi, vai mums ir bijuši vardarbība bērnībā, un mēs paši varam kļūt par varmākām un visas tādas lietas. Ja mēs nerisinām savus, sūdus, mēs viņus nododam tālāk mūsu bērniem, un viņi nodod kam tālāk pārējiem bērniem. Un ir arī mobbings, lūdzu. Ilze. Es pašlaik pirms dažām dienām nodevu garu ziņojumu Bērnu aizsardzības centram. Tur pamatā pētījums ir par bērniem ar atkarībām un uzvedības grūtībām. Un liels bija mans pārsteigums, ka visnedraudzīgākā un nedrošākā vieta bērniem bija skola. Tā to izjūt tie bērni, kuri ir atkarīgi, tā to izjūt tie bērni, kam ir uzvedības grūtības, sevišķi UDHS un dažādi bērni ar īpašām vajadzībām. Un tas bija, tie dati bija diezgan šokējoši. Jāsaka tā, ka es zināju, ka ir slikti, bet es nezināju, ka ir tik slikti.
Un tie piemēri tādai sistemātiskai pazemošanai, nezinu, tur ļoti dažādos veidos viņi diezgan skumīgi. Jā. Es varbūt necitēšu, bet skaudra vide. Mēs sūtam tā kā uz izdzīvošanas skolu. Jā, es gribēju, laikam, es nedrīkstu normalizēt, bet man liekas, es teikšu tā, ka tas ir pašsaprotam, ka vieta, kur bērni pulcējās, pastāv riski saistīti ar bērniem. Tas ir tas pats, kas ceļu satiksmes negadījumi notiek uz ielas. Loģiski. Un līdzīgi arī bērni. Tāpēc mēs mācību iestādes vienmēr uzturam kā paaugstinātu risku objektu, tāpēc, ka, kur tad viņi citur, viņu uz ielas viņi vairs nav. Viņi tagad ir telefonos un skolā. Tā kā skaidrs, ka viss notiks tur. Un ja mums būtu iespēja patiesībā redzēt to, kas notiekās tā interneta vidē, tad visticamāk tas bullings, kas ir klātienē, nestāvēs pat tuvu tam, kas notiekās dažādās slēgtās Facebook vai Snapchat grupās. Jā, tā kā tie gadījumi īstenībā viņi ir ārkārtīgi daudz par dažādu veidu pazemošanu. Man īstenībā bija prieks dzirdēt par to Kivas programmu. Īstenībā es varētu mācību iestādes aicināt viņā iesaistīties. Viņa gan ir maksas. Kiva. Jā, viņa gan ir maksas, ja nemaldos, Somu izstrādāta, bet tiešām kā programma nevis, jo tas, ko mēs no savas puses, kāpēc vispār atļāvos pacelt mikrofonu, tas, ko mēs redzam, es atgriezīšos pie tās vai nu informēšanas vai drošības. Tas, ko mēs no dažādiem, ne tikai mācību iestādēm, bet no dažādiem cilvēkiem redzam, kad viņi aicina mūs, atnāciet, izstāstiet kaut ko par drošību, lai man tās problēmas atrisinās. Un viņi ir ārkārtīgi nelaimīgi dzirdot, ka es nevaru atrisināt tās problēmas, kuras ir sistēmiskas. Un tāpēc man īstenībā prieks, kad daļa no bērna audzināšanas vai spēja pateikt nē vai atpazīt riskus, tas patiesībā ir daļa no mācību procesa, nevis, ka tas ir Rinkevis, kurš aiziet ar vienu semināru vai PowerPoint. Tā kā tas ir tiešām pozitīvi. Man bija interesanti šajā jautājumā. Mans vīrs gribētu, lai bērni sāk iet citā skolā, tur ir finansiāli jautājumu dēļ, un mana meita pateica, viņa meita ir 10 gadu, un teica, tēti, vai tu zināji, ka Latvijā ir viens no augstākajiem mobbinga līmeņiem Eiropā? Viņš tā, nevar būt. Viņš iegooglē, izrādās, jā, un mūsu skolā ar to strādā, nevis to ignorē. Jā, mums arī ir. Man meita vienkārši paskaidroja vīru, viņš teica, labi, paliec šajā skolā. Tas man liekas, ka interesanti, ka viņi jau, kad pirmkārt atpazīt, otrkārt novērtēt, un tas man liekas smieklīgi. Bet arī tā ir viena lieta, par ko mums jāsaprot. Mums veidojas šīs nosacīt drošās skolas, drošie pagalmi, drošās vietas, un tad ir pārējās vietas. Un man gribētos, lai ir tomēr tā kā Skandināvijā, kad visas vietas vairāk vai mazāk ir drošas, ka visas skolas, ka visās skolās strādā pie šiem jautājumiem. Jo tas ir atkal, ka ir tie kopējie bērni, jo mēs esam pelnījuši, ka arī tie bērni, kas kas saskarās ar to mobbingu, ka arī viņiem ir droši, ka viņi iet uz skolu nevis kā uz tādu izdzīvošanas mācību, bet ka viņi iet uz turieni ar prieku. Tā man gribētos. Jā, un tur baigais darbs ir mums pieaugušajiem. Un cik mēs tiešām katrs sev varam pateikt, kad mēs izdarām labāko darbu, lai varētu būt paši stipri un atbalstīt stiprus, lai jaunieši ir stipri. Jā. Tas tāds, bet man liekas, ka mobbings ir bijis visos laikos. Es tagad ar pieaugušo prātu atceros, kā man bija skolas laikā. Bet tajā laikā par to vispār neviens pat īsti nerunāja, nepievērs uzmanību. Un man liekas, ka daļa cilvēku ar tām traumām dzīvo vēl šobrīd. Jo tas diezgan būtiski ietekmē tālāk gan psihisko veselību, gan visu pārējo. Bet, mēs jau tuvojamies īstenībā aptaujas arī beigām, bet arī mūsu diskusijas beigām, bet vēl pāris tādi interesanti dati, ka 4. daļa aptaujāto ļauj savam bērnam regulāri spēlēties vienam pašam ārā kaut kur daudzdzīvokļu ēku pagalmos, Rīgā tas, protams, un apmēram tikpat daudz ļauj to darīt dažreiz. Tā kā nevienmēr, bet šādi tad ar kādu nelielu uzmanību vai piesaistīšanu, pieskatīšanu to atļauj darīt. Un vienlaiks arī trešdaļa respondenti uzskata, ka bērnus jau no 7 gadu vecuma var droši laist spēlēties ārā. Un ka plašajos pagalmos, un ka faktiski viņiem nekas nevar notikt. Un 26% saka, ka tomēr jāpagaida līdz 9 gadiem, ka tomēr vēl tik mazus nevar. Un 73% aptaujātāji vērtē bērnu drošību savā dzīves vietā kā drīzāk labu, bet ka tomēr daži riski pastāv. Un tad
Jā, nu tad jautājums, protams, par to, kas būtu jāuzlabo, lai visi domātu, ka tā vide ir droša. Tas, ko mēs kā mājokļu attīstītājs izdarījām vēl arī paralēli šai aptaujai, mēs izsūtījām aptauju arī mūsu iedzīvotājiem, kas dzīvo Rīgā mūsu projektos. Un mums bija tie rezultāti mazliet citi. Mums bija 90% uzskata, ka viņus var droši laist ārā spēlēties. Un no tiem 210 respondentiem, un ka viņi uzskata, ka tomēr vide ir drošāka nekā citur. Un tad vēl bija jautājums, vai jūs uzskatāt, ka jūsu kaimiņi, par ko mēs runājam, kas ir tas Skandināvijas piemērs, ka kaimiņi būs kā kopiena un tā kā uzraudzīs bērnu, tad tur bija, ka vairāk nekā 87% atbildēja apstiprinoši, ka drīzāk jā, ka viņu kaimiņi tiešām būs tie, kas tos bērnus arī pieskatīs. Un tas, ko mēs arī saprotam, ka viena no prasībām, kas ir cilvēkiem, kuri pārvācās un meklē jaunu mājokli, Latvijā tā lieta ir žogs, ka viņu teritorija fiziski ir iežogota ar žogu, ka neviens netiks iekšā, neviens netiks ārā. Un tad es jūtos droši, kad es varu savu bērnu izlaist. Mums ir tā kā gan rizē privāta teritorija, un tur es jūtos droši. Un savukārt tas, ko mēs redzam arī no Skandināvijas, ka viņiem ir tur tāds žogs ļoti reti, kad kaut kur kādai mājai ir apkārt, ka viņu primāri tomēr ir šī kaimiņu sabiedrība, kopiena, visi, kas viens par otru atbild, tāda kopīga atbildība tomēr ir augstāka par šo te žogu faktoru. Es nezinu, kā jūs komentējat, Andi, kā tev liekas? Jā, tas ir mans lauciņš, vidas kriminoloģija. Es uzreiz pateikšu, ka žogs tomēr daudz ko maina, bet tam žogam nav jābūt fiziskam telpā, viņam jābūt mentāli galvā. Un arī Skandināvos viņi ir, lai veidotos kopienu, kopienas atbildība, šie kopienai jābūt ierobežotai. Jūs nekad nejutīsiet atbildību par apkārtējiem zolitūdē, tāpēc, ka jūsu tas darbības amplitūda, kuru teritoriju jūs vispār uztverat par savu, viņa ir ierobežota metros. Un tas, ko mēs redzam no prakses, ka tās var būt, ja mēs runājam par daudzdzīvokļu rajonu, nezinu, Cēsīs, Rīgā vienalga, kur tās ir 3-4 daudzstāvu mājas, kurās šo te kopības sajūtu jūs varat radīt līdz tādam līmenim, nevis, kad es saku, ka es esmu no Zolitūdas, bet līdz tādam līmenim, ka es uzņemos atbildību par to savu teritoriju. Līdz ar to viņas, tas mērogs ir ierobežots. Un arī Skandināvijā jūs paskatāties uz arhitektūru, kas tur tiek veidot, viņi veidot mikrovidēs. Viņa nav lielos kvartālos, tikai tāpēc, lai nodrošinātu šo te kopību. Jo pretējā gadījumā jūs varat asociēt sevi ar rajonu, ka jūs esat no Čiekurkalna, bet jums būs pilnīgi vienalga, kas notiek Čiekurkalna otrā pusē. Un tas nav tas savukārt, ko mēs gribam panākt, ja mēs runājam par drošību. Tā kā tam žogam ir jābūt, jo tas žogs patiesībā man kā cilvēkam noliek robežu un liek asociēt sevi ar to telpu. Vienkārši viens piemērs. Ja es, un pats esmu personīgi tam gājis cauri, kāpēc mēs vienmēr aicinām cilvēkus kāpņu telpās uzlikt kodus. Nevis tāpēc, ka viņus nevar attaisīt. Tas ir sekundes 2 jautājums, tad tajās durvīs esi iekšā, bet tas kods uzliek tieši to robežu. Viņš uzliek to robežu, ka tā teritorija šeit ir slēgta. Un es esmu uztaisījis sociālu eksperimentu pats savā bijušajā dzīvesvietā, kur tad, kad kods nebija, es biju vienīgais, kurš prasīja pārējiem, kāpēc jūs te vazājaties, ko jūs te gribat. Un tad, kad tas kods uzlika, es vairs nebiju vienīgais kretīns. Bija vēl 2 tādi, kuri prasīja, kas tu tāds esi. Un tas īstenībā ir tas, ko mēs no savas prakses redzam, ka tad, kad man jātaisa aptauja kādā no, daudzdzīvokļu mājām, kurš ir pamanījis kaut ko aizdomīgu, tur, kur tā vide ir kaut cik ierobežota, tā informācija ir jēgpilnāka, jo tie cilvēki tur ir modrāki. Viņi spēja atšķirt cilvēkus, kas tur iedarās, no tiem, kas tur neiedarās. Tad viņi spēja izdalīt ārā svešiniekus. Un tas savukārt ir svarīgi, jo tiklīdz es spēju izdalīt ārā svešiniekus, es esmu uzreiz modrs. Līdzīgi, ja Māras bērni spēlējās bērnu laukumā un tur ienāk es ap liku pauri, pamanīs. Bet, ja tas būs tirgus laukumā pa vidu, visticamāk nepamanīs. Tā kā tam žogam ir jābūt, tam nav jābūt augstai sētē, tam ir citi riski, bet veidot šīs mazās mikrovides īstenībā tas ir svarīgi. Tāpēc arī man ir prieks, ka daudz attīstītāji ap šīm savām jaunajām mājām tomēr to kaut kādu veidu to žogu, vai tas ir dzīvžogs, tas varbūt jebkas tam nav jābūt sētē veido. Tā bija tā problēma, ka mēs pārvācāmies no klusā centra vietas, kur bija tas žogs, un tiešām bērni mūsējie bija pirmie un pārējie, un sāk tiešām 5 ģimeņu bērni vakarus pavadīt tur, gandrīz skrāpēja Audi mašīnas kaimiņiem, tās uz ballītēm vienmēr palūdz līdz zenārā. Un tagad mēs pārvācāmies, kur ir atvērts, un bērni gribētu iet, pirmkārt, tie bezpajumtnieki un dzērāji, alkoholiķi arī, bet kad nav arī tāda vēlme no kaimiņiem, ka tie bērni savienojās. Bet arī tas ir interesanti, jo tomēr katrs brīdis
brīvdienās braucu uz laukiem, uz to Latgales māju, par ko mēs runājām pirms tam. Un ļoti grūti man šķita, ka man vajag dabūt karodziņus, ko pielikt tur pie šūpolēm, lai tie bezpajumtnieki zina, ka šeit jau ir jau tā kā apdzīvotāks, tad tā kā nevar gulēt uz tiem mūsu soliņiem. Tā kā ieviest vizuālas izmaiņas, bet izrādās tā nemaz nav mūsu mājas zeme, tā ir blakus mājas zeme, un mēs laikam tur nemaz neko nevaram darīt. Tad mums jārunā ar to blakus māju. Bet, kādas par komunām? Mums no blakus mājām miskastes met iekšā. Mūsu miskastēs, kur rakstīts, ka tās nav mūsu sabiedrības, nesen bija Japānā. Tur sistēma strādā un iekšēji cilvēki ir salauzti. Mums sistēma nestrādā, bet vismaz ārēji. Mēs esam brīvi un mēs varam darīt, ko mēs gribam. Es ātri par to sistēmu strādāšanu. Mēs gadu desmitiem par šiem jautājumiem strādājam. Un īstenībā, lai tā tava vide strādātu, tev nevajag visus 100% cilvēkus. Tev pietiek, ka tajā komunā, kur tu dzīvo, būs 10% aktīvistu, kuri būs gatavi iesaistīties. Un viss strādās. Pārējie 90 lai... Nu jau ir, mēs sākam, čatiņš strādā, aktīvie dara, ir zāle iesēta un viss kaut kas. Jā, es domāju, mums diskusija bija ļoti vērtīga un laba, bet mums ir jāatbild uz dažiem jautājumiem no slaido, jo mums ir 20 sekundes palikušas tikai. Kā mēs šobrīd varam risināt vai plānojam risināt problēmu ar klaiņojošiem bērniem? Tāds bija ienācis. Es nezinu, varbūt Andi vai Ilze. Varbūt redz, kamēr Andis gatavojās. Tas nav tik vienkārši, jo klaiņojošiem bērniem, viens ir, protams, šīs audžu ģimenes, kur viņiem mēģina radīt vairāk mājas sajūtu nekā bērnu aprūpas iestādēs. Bet, tā ir tiešām sistēmiska problēma un varbūt jāsāk ir ar to, ka tie bērni primāri nenonāk šajās bērnu aprūpas iestādēs. Un tā būtu labākā profilaks. Es varētu piekrist, ja mēs tā pastamies, neviens bērns narkotikas nelieto, neklaiņot aiz labas dzīves. Ir iemesls, no kāpēc viņš to dara. Un nevienmēr tā ir vecāku esamība vai neesamība. Tikpat daudz bērni iet projām no vecākiem. Līdz ar to tas ir tāds gana komplicēts jautājums, bet es liekam viņu noreducēšu līdz kaut kam tādam abstraktam, kad runa ir par laimi. Jo tad, kad tu esi laimīgs, tu nepatikšanas netaisi. Un līdz ar to tā laime vienkārši var atšķirties. Vienam tas ir laime, tad, kad tev ir tētis un mamma, otram ir laime, kad tev ir telefons. Tā kā tādas vienas atbildes nav. Un es negribētu visus likt korekcijas programmās vai kādā citādākā piespiedu darbības instrumentā. Tur laikam patiesībā tāpēc ir katram vajadzētu īstenībā atbalsta tīklu. Laikam tas būtu tas, pie kā es atgriežos. Mēs mēģinam mēs jūtamies droši, mēs jūtamies labi, ka mums ir čomi un draugi. Es laikam noreducēšos tā, līdz tādam salīdzinājumam. Un tad, kad mums viņi nav, mums ir slikti. Un tiem bērniem, par kuriem mēs runājam par regulāriem klaiņotājiem, viņi arī meklē atbalsta tīklus. Un viņiem ir tādi paši. Un tad, kad mēs parasti sakām, kāpēc tu ar tiem pārējiem tur puikām daudzies, jūs taču tur tikai narkotikas lietojat, un ir bijuši arī ļoti traģiski gadījumi, kad slepkavības tiek izdarīts. Un es agrāk viņus pat vainoju, bet pēc tam, kad es ar tiem cilvēkiem esmu ticies un runājis, es patiesībā saprotu, ka tas ir šī grupa, viņam ir izdzīvošanas jautājums. Bez šīs grupas viņam nekā vairāk nav. Un tad jūs iedomājaties, jūs esat 15 vai 13 gadīgs puika Rīgā, ārā ir -20 grādi, un jums vajag dzīvot. Jums nav mājas, jums nav ēdienas, jums nav nekas, jums ir tikai tie pārējie čomi. Bez tiem viņš neizdzīvos. Tā kā tāda atbalsta esamība, tas laikam būtu tas, par ko mums būtu jāizdomājās. Un vienkārši tas atbalsts jānomaina no tā negatīvā uz tā pozitīvā. Man tikai viens vārds - cilts. Katram jāatrod sava cilts, un mēs varam būt tā daļa no cilts tam visam, ko tu teici. Jo bērni jau, kā saka, vajag ciemu, lai uzaudzinātu bērnu, un otrādāk arī normāli pieaugušo. Normāli pieaugušā. Lai ko tas arī nozīmētu. Jā, katram savu izpratni, protams. Labi, paldies. Un varbūt mums jau īstenībā laiks ir beidzies, bet tādu pavisam īsu kodolīgu ceļa maizīti katram no ekspertiem. Ko tad paņemt līdzi pēc šodienas diskusijas, par ko aizdomāties, varbūt pāris vārdos? Es tikai vienu teikšu, ka ar drošību nevajag pārspīlēt, jo viņai ir otrs grāvis. Ja mēs mācamies par lietām, kas mūs apdraud, mēs kādā brīdī sākam baidīties, ka no katras mazākās skaņas. Tā kā tur kaut kur jānotur tas veselais saprāts. Jā, es laikam piekritīšu, lai nav tā, ka bērns iet pa pļavu un redz tikai potenciālas briesmas, lai viņš tomēr redz, ka tur arī puķis zied. Tā, ka mums ir jāmāc abas lietas - priecāties un būt drošībā. Māra. Man pat vairs nav ko teikt. Nav. Abas svarīgākās lietas pateicis.
Labi, super. Tad jā, teikšu paldies mūsu ekspertiem šodien, kas mums piedalījās diskusijā. Un tad vēlreiz atļaušos ar jums iepazīstināt, varbūt tiem, kas tagad pieslēdzās. Tad jā, ar mums šodien bija kopā Ilze Milēko, sociālo procesu pētniece, Andis Rinkavits, valsts policijas pārstāvis un Māra Sleja. Un es teikšu visu garo. Tad mums ir TV šovu un pasākumu vadītāji un arī 2 bērnu māmiņu. Paldies!